Ja jūs kādreiz esat Līgatnē, noteikti ņemiet vērā, tieši šī pilsētā mājo un darbojas viena no populārākajām Latvijas bērnu popgrupām – Pekšņi. Pekšņu darba vieta ir Līgatnes kultūras nams. Šeit mēs sastapām grupas vadītāju Intu Miltoviču un dažus tās dalībniekus. Pirmais mūsu jautājums Miltoviča kungam bija, kā izdevās tik nelielā pilsētā kā Līgatne izveidot šādu ansambli. Man dēls sāk mācīties skolā vecākais, un tad sākās no viņa klasītes, vienkārši tā paņēma bērnus, kaut ko interesantu uztaisīt. Ne tā, kā tajā laikā bija parasts ar bērniem, tur par kaķīšiem, zaķīšiem, bet kaut ko niknāk. Ko Pekšņi dara pašlaik? Gada beigās iznāca jauns darbs sadarbībā ar manu vecu draugu komponistu Valtu Pūci un dzēnieci Ines Zanderi. Darbs saucās Sunu ciema zēni. Tas ir īsais stāsts par Andreju Upīšu uzrakstīto grāmatu. Ja kādam ir slinkums skolā lasīt grāmatu, tad vajag nopirkt kaseti un paklausīties. Tur viss ir iekšā, arī vārdiņi. Kāds ir grupas finansiālais pamats? Ko paši nopelnam, to arī ēdam. Mums ir, mums ir sponsors, mums bija Rīgas piena kombināts, kas mums palīdz, šūt tērpus tur un tā. Bet, tas lielais smagums būtībā ir uz pašu bērnu pleciem. Paši braucam, paši pelnam, paši dzīvojam. Ir dzirdēties baumas par to, ka Pekšņiem esot arī sava skaņu ierakstu studija. Tas tāds skaļi teikts, jā. Mums ir, kaut kādas elementāras lietas, jā, iegādātas, ar ko mēs varam strādāt un, savas vajadzības pilnīgi apmierināt. Tad mums, ietaupās, naudas summa, kas būtu jāsamaksā kaut kur citur par studijas laiku. Uz jautājumu, kas piesaista bērnus darbam šajā kolektīvā, atbildēja paši grupas dalībnieki. Citu pieeja pret dziesmu, pret mūziku. Nav tā bērnišķīgā sajūta, tad nopietnas darbs, kā pieaugušam māksliniekam, neko neatšķirās būtībā. Pirmkārt, man patīk, otrkārt, vadītājs mans teica, man mamma, un treškārt, tas vispār baigi interesanti dziedāt un visu ko darīties. Šajā nelielajā sestdienas reportāžā mēs iepazinām tikai nelielu daļu no tā, ko dēvē par Pekšņiem. Protams, ka labāk tos var iepazīt klātienē, vienkārši atnākot uz kādu no Pekšņu koncertiem. This
Labdien! Labdien! Tā kā vakar pamēģināsim. Čau! Nē, kārtīgi. Čau! Čau! Nu, vēl bišķiņ skaļāk. Nu, 3, 4. Čau! Nu, tā. Sveiciens visiem, kas šodien ir šeit zālē, un prieks, ka jūs esat tik daudz, cik jūs tik daudz esat, lai gan es neko neredzu, spīd gaisma acīs. Un sveiciens visiem valmieriešiem un visiem līgatniešiem. Jā, jo no līgatņu šeit ir ļoti daudz mūsu fanu, mūsu vecāku, mūsu paziņas. Tāpēc liels paldies viņiem par atbalstu, ka viņi ir atbraukuši. Paldies, protams, arī valmieriešiem. Ļoti liels jums, jo gal galā jau vairāk skatītāji, jo lielāks prieks un tautā sakot, tusīni. Par to, kāpēc līgatnieši šeit šodien ir tik svarīgi, jūs noskaidrosiet vēlāk. Bet ārā pavasars, vai ne? Ir taču skaists laiks. Un man ir patīkām tas, ka daudz no jums par spīti saulītiem un vilinājumam doties kaut kur pie dabas krūtas atnākuši uz šeieni. Un katrs pavasars nāk ar kaut kādu urdošu nemieru un kaut kādu darboties gribēšanu, bet šo pavasaru pēkšņi ir nolēmuši svinēt. Jo, ir jau par ko. Savu 15 gadu jau ir nociedāti, un tas ir tāds labs laiks, kurā ir sakrāts daudz būra. Viens liels būrs, kurā ir daudz mūsu pieredzes, dziesmas, dejas. Nu jā. Un visos šajos 15 gados, kas ir pavadīti visapkārt Latvijai, visu Latvijas pilsētu kultūrnamos estrādēs un vēl visādās skolās, un kur nu vēl visi sazina, kur. Pēc visu tā, ziniet, godīgi ir tāda sajūta, ka mēs esam beidzot izauguši ļoti lieli, un tāpēc viena tā pieaugusi dziesma. Jūsu uzmanībai pēkšņi. Kas vairs neiekrītāmā sirdī, tev tās gaismās izpīrs. Un es zinu, tā mūs abus sildīs. Un vienmēr tavās acīs zvaigznes, un vienmēr gribu redzēt tās mūs aizvedīs vienmēr, zvaigzne līdzinās. Un vienmēr tavās acīs zvaigznes, un vienmēr gribu redzēt tās un ceļš mūs aizvedīs vienmēr, zvaigzne līdzinās. Vai jau būtēm tas ir mans, aizmīdos kā tavus smilti sejā, un apstulbuši mēs. Skatīsimies, lai to